Mēs dzīvojam pasaulē, kur ēdiens ir visur, uz reklāmu stendiem, sociālajos tīklos, skolā, mājās, bet aiz šī šķietamā pārpilnības priekškara slēpjas klusējoša epidēmija. Tā skar tos, kuri vēl tikai meklē sevi – jauniešus. Katru gadu simtiem pusauģu cīnās ar neredzamu ienaidnieku, ēšanas traucējumiem, anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās. Tie nav tikai vārdi, tās ir sāpes, klusums un cīņa, bieži vien vienatnē. Mēs daudz runājam par veselīgu uzturu, bet cik daudz no mums patiesībā ēd veselīgi? Latvijā arvien vairāk jaunieši cieš no uzturu traucējumiem. Kāds ir īstais iemesls? Kāda ir situācija slimnīcās un psihiatrijas nodaļās? Vai mēs kā sabiedrība spējam palīdzēt? Šī filma ir par viņiem, par tiem, kuri mēģina izdzīvot pasaulē, kur izskats kļūst svarīgāks par veselību, un kur ideālais ķermenis var kļūt par nāvīgu mērķi. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ātrās uzkodas ir pieejamāks nekā veselīgas maltītes, kur enerģijas dzērieni ir lētāki par ūdeni un kur čipši tiek ēsti biežāk nekā dārzeņi. Neveselīgi ieradumi, sociālais spiediens un klusēšana savīs vienā virpulī, kurā pazūd patiesā izpratne par ķermeni un veselību. Un šādi, diemžēl, izskatās skarbā realitāte. Ēšanas traucējumi ir nopietna psihiska saslimšana, kas ietekmē gan fizisko, gan mentālo veselību. Tie var izpausties dažādi – kompulsīvā pārēšanās, bulīmija un anoreksija. Ēšanas traucējumi ir bīstami. Tos bieži ir grūti pamanīt, grūti ārstēt, un to cēloņi nav vienkārši. Arvien biežāk tie skar tieši bērnus un jauniešus. Tomēr visbīstamākie un grūtāk ārstējumie no šiem traucējumiem ir tieši anoreksija. Tas ir traucējums, kas kļūst arvien izplatītāks, it īpaši jauniešu vidū. Latvijā šī slimība bieži tiek diagnosticēta jaunām meitenēm, vecumā no 11 līdz 18 gadiem. Tā izpaužas kā nepietiekama ēdiena uzņemšana ar mērķi samazināt ķermeņa svaru. Pārspīlēta atteikšanās no ēdiena un bailes pieņemties svarā izmaina jauniešu ikdienas paradumus, var notikt atsvešināšanās no tuviem cilvēkiem, pašvērtējuma samazināšanās un citas izmaiņas, kas samazina dzīves kvalitāti. Bet ko domā speciālisti? Ēšanas traucējumi ir psihiska saslimšana. Tautā jau bieži vien domā, ka ēšanas traucējumi tas ir, ja cilvēks vienkārši daudz ēd vai ne, un paliek resns, bet reāli kaut kas notiek cilvēka psihē un mainās cilvēka uztvere, tas, kā viņš redz savu ķermeni, kā viņš uztver savu svaru, pārmaiņas ķermenī un arī saista to ar ēdienu, un rezultātā mainās ēšanas uzvedība. Un tad ir šie divi veidi vai pamatveidi, vai varētu teikt 3. Pirmais, un par ko mēs varbūt vairāk runājam, ir anoreksija, kad tiek ļoti ierobežota ēšana, un līdz ar to tas cilvēks lielākoties jau tas ir bērns vai pusaudzis, strauji zaudēs svaru un ir ļoti grūti atsākt ēst, jo visas domas, visas emocijas saistītas tieši konkrēti vai no ar svaru, vai izmēru, vai ar kalorijām, vai kaut ko un tam līdzīgi un iet virzienā uz aizvien lielāku ierobežošanu. Savukārt otri ēšanas traucējumi populārie, ko tautā sauc par bulīmiju, ir saistīti ar to, ka cilvēks savu svaru mēģina regulēt ar īslaicīgām dažādām metodēm, kas visbiežākā tā ir pēc pārēšanās vai pat vienkārši normāls lielākas maltītes tiek izsaukta vemšana mākslīgi. Ja? Populāri jau pēdējā laikā arī ir caurējas līdzekļu lietošana gan vienā, gan otrā grupā, lai tikai atbrīvotos no uzņemtā ēdiena. Bet bulīmijas gadījumā cilvēki tad varētu teikt tādi īslaicīgi mēdz ierobežot uzturu vai kompensatoru, bet kopumā viņi tomēr turas apmēram normāla svara ietvaros. Sāksim ar to, pirmkārt, kāpēc viņi izraisa vemšanu. Lielākoties jau sākotnēji bērni, jaunieši nezin par to vemšanu.
Jā. Šobrīd, tad, kad sākas ēšanas traucējumi vai sāk interesēties par dažādām iespējām atbrīvoties no ēdiena vai uzņemt mazāk vai regulēt svaru, tad šobrīd TikToks, Telegrams un viss citas iespējamās vietnes, ieskaitot arī Proanu un tā tālāk, pastāst to, ka viegli ir atbrīvoties no uzņemtā ēdiena, ievadot pirkstus vai citreiz izmisuma gadījumā ievada zīmuļus rīklē, izsaucot vemšanu, tām līdzīgi. Bet, ja cilvēkam bulīmija ir vairākus gadus un intensīvi, tad ir tāda faktiski nav vajadzīga vairs šī palīdzība, kad pacients iemācījās spontāni pats izraisīt vienkārši. Un tas jau tāds ļoti smags, jo, protams, iedomājieties, ja tā vemšana ir tiek izsaukta vairākas reizes dienā, tad kas tas pa kairinājumu ir barības vadam, zobiem, visiem citiem orgāniem. Mēs par viņiem zinām daudz mazāk nekā par anoreksijas pacientiem, jo tāda, ja nav ekstremāli smaga gadījuma, tad mēs viņus arī tā īsti pie ārstiem vai psihologiem neredzam, jo bulīmija lielākoties cilvēki slēpj. Un parasti bulīmijas gadījumā tas svars ir apmēram ap normu un plus mīnus varbūt 5 kg robežās, bet nekad viņš nesniedz dramatiski mazus vai arī tādu milzīgi lielu svaru. Un trešā grupa, par kuru gan vairāk jau domā, tad vairāk jau tā kā uz pieaugušo pusi, kas būtu jau jauniešu vecumā un pieaugušu cilvēku vecumā, ir kompulsīvā pārēšanās, kad tiešām cilvēks ēd ļoti, ļoti daudz, un tas rezultējas ar ļoti lielu svaru pieaugumu un konstanti. Izkļūt no šīs stāvokļa ir ļoti grūti, un man liekas, ka tādi reti gadījumi, ja tā saslimšana jau ir bijis smaga, ļoti reti tas notiek tā kā pats izlēma, pats izārstējos. Ja es varētu šo jautājumu atbildēt, es būtu laimīga un visi būtu laimīgi, vai ne? Bet, jo, diemžēl, ēšanas traucējumu gadījumā nav tā kā, piemēram, tur pneimonijas gadījumā vai kādā citā tur noskaidro, kura baktērija izraisa, paņem vajadzīgās zāles un izārstē. Tas, ko mēs redzam, tad pamatā jau visbiežāk tā ietekme ir no vienaudžiem, un vienaudžiem nevis tiešā saskarē, bet arī vienaudžiem sociālajos mēdījos, visās pieejamos, jo šis ķermeņa kults un kaut kādi uzskati, ka tas, kā tu izskaties, vai pārvēršas pamazām par galveno, cik tu tievs esi vai cik tu sver, kas vispār ir absolūti neloģiski attiecībā pret tievumu vai skaistumu. Protams, ietekmi atstāja arī ģimene. Ir tā, kad ir pētījumi, kur apliecina, ja māte ir slimojusi ar ēšanas traucējumiem un pat skaitās izārstējusies, tad pastāv 50% varbūtība, ka meita saslims ar ēšanas traucējumiem. Ja viena māsa slimo, tad arī liela varbūtība ir, kad otra māsa pēc kāda laika slimos ar ēšanas traucējumiem. Es pieļauju, ka ģenētiski cilvēki nav resni, ja? Ģenētiski cilvēki var būt dažādas ķermeņa konstitūcijas, ja? Kā mēs latviski sakam, depīgie, vai ne, kas ir zema auguma, platiem pleciem, tādas formas ir, bet tas, kas nāk no ģimenes, ir ēšanas paradumi. Ja, tas, kas nāk no ģimenes, un to būtībā nenosaka ģenētika, bet mēs visi tā ēdam. Jautājums, lai domātu par ēšanas traucējumiem, jautājums ir, ja cilvēki šajā ģimenē ar savu apaļīgumu ir apmierināti, jā, mēs esam labi ēdāji, mēs kā saka, esam apaļie, ja? Vai kā, ja cilvēki ir apmierināti un par to nav kompleksu, tad vienīgās raizes var būt, protams, cik lielā mērā tāds apaļīgums vai virsvars ietekmē fizisko veselību, ja? Vai tas ierobežo kustīgumu, vai tas ietekmē asins analīzes vai sirds stāvokli un tam līdzīgi. Tā, par to efektivitāti skaidrs ir, tas ir pierādīts un arī visās vadlīnijās iekļauts, kad ārstēšanai ēšanas traucējumi
gadījumā jāiesaistās daudziem speciālistiem. To sauc par multidisciplināru pieeju, jo vienmēr ēšanas traucējumu gadījumā, vienalga vai tā ir anoreksija vai bulimija vai kompulsīvā pārēšanās, jādomā par to, kāda ir fiziskā veselība, jā, kā tajā vai nu tā novājēšana vai vemšana, vai caurējas līdzekļu lietošana, vai virsvars, kā tas ietekmē vispārējo veselību un kā tam palīdzēt. Tā ir viena daļa. Tad tur vienmēr iesaistās ģimenes ārsts, pediatrs, ginekologs, endokrinologs pēc vajadzības. Otra puse ir par šo jautājumu, kā sakārtot tad šo mentālo pusi, kā sakārtot domāšanu, mainīt pacienta attieksmi pret sevi un pret to, kas ar viņu notiek. Un šeit tad iesaistās psihologi. Jā, vislabākā pētījumos atzītā metode ir KBT terapija, kognitīva behaviorāla terapija, ir atsevišķi moduļi ēšanas traucējumiem tieši šai terapijai. Tad mēs plaši un regulāri iesaistām mākslas terapeitus, gan deju kustību terapeitus, gan mūzikas terapeitus, gan arī vizuālās mākslas terapeitus, kas palīdz vairāk saprast par savām emocijām, arī savu attieksmi pret sevi. Uzturs speciālisti piedalās, un psihiatrs, protams, pieskata visu. Jā, mums ir programma, ēšanas traucējuma programma. Praktiski tā ir pie mums. Diezgan loģiski ir, kad pirmā ēšanas programma Latvijā attīstās tieši bērnu klīnikā, bērnu slimnīcā un bērnu psihiatrijas klīnikā, jo ēšanas traucējumi vispār sākas bērnībā. Jā. Šobrīd jau mums bija pat 8 gadus maza meitene ar anoreksija, bet sākas šeit, un ja mēs neizārstējam vai vismaz kaut cik nenormalizējam to stāvokli, tad tas jaunais cilvēks kļūst par pieauguši jau ar tādu smagu bagāžu. Šis ir ļoti grūts jautājums, jo parasti pie speciālista vēršas bērna vecāki vai pusauģi vecāki. Ļoti reti ir tie gadījumi, kad meitene pusaudze pati vēršas pie mammas vai retāk tēti un saka, paklau, man ir vajadzīga palīdzība, es ar šo netieku galā. Bet laika pa laikam šādi gadījumi ir. Bet pārsvarā, īpaši tajos gadījumos, kad sākas šī krasā novājēšana un neēšana, tad izmantoja tādu salīdzinājumu kā noburts. Viņš spēja tikai domāt par svaru, par kalorijām, par neēšanu, un viņam liekas, ka visa tā dzīves laime un kvalitāte ir atkarīga tikai no tā, cik izdosies novājēt. Un pie ārsta viņam absolūti negribas iet, jo viņa uztverē tas viss ir normāli. Ja, tie vecāki traucē, kādi ārsti tur uztur speciālisti traucē, jo grib, lai ēd un varētu teikt traucē kļūt laimīgam. Bet atbilde būtu tāda. Novājiet. Un pie ārsta tad speciālisti traucē, jo grib, lai ēd un varētu teikt traucē kļūt laimīgam. Bet atbilde būtu tāda vecākiem, ja pamana, ka ir ēšanas traucējumi, tad vēlams būtu vērsties, negaidīt, kamēr ir kaut kāds smags stāvoklis, kad zaudē tur pat 3 kilogramiem mēnesī, un ir kaut kāda ļoti jau neadekvāta gan ēšanas, gan fiziskās slodzes uzvedība, bet vērsties pēc palīdzības pie speciālista, sākt ar ģimenes ārstu vai vērsties uzreiz bērnu slimnīcā, bet jauniešiem, ja kāds ir gatavs pēc 14 gadu vecuma, principā katrs var pats pierakstīties šeit. Tagad par vecumu es jau tagad minēju, tie ievērojamākie, tas ir gadu gaitā, ko mēs redzam, bērni paliek aizvien jaunāki, un pārsvarā meitenes ir pa kādam zēnam arī, kas pie mums nokļūst ar ļoti mazu svaru, bet pamatā meitenes paliek aizvien jaunākas. Šogad bija 8 gadu meitene, pirms tam bija 2. klases meitenī 9 gadi, kas šajā gadījumā man tā palika atmiņā, kad tiem bērniem lielu ietekmi atstāja skolā
es nezinu, kurā mācību priekšmetā par veselīgu uzturu, kur runā un stāsta par cukuru kaitīgumu un tā tālāk, un tad kaut kādā veidā šie bērni, zināmā mērā selektīvi neapzināti izvēlās sākt izslēgt produktus, un tad tas aiziet tālāk līdz saslimšanai un smagiem. Bet pārsvarā mums ir pirmreizējie pacienti tādi 11, 12, 13 gadīgs, bet tad, kad tas ir brīdis, kad viņi pie mums nonāk, vai ne? Bet mēs bieži redzam pacientus, kas ir, piemēram, šodien viņš ir smagā stāvoklī pie mums, pirms tam viņš ir, tas smagais stāvoklis ir iestājies kādos 3 mēnešos vai pēdējā pusgada laikā, bet pirms tam jau viņš kādus 3 gadus vai, piemēram, kaut kur no 4. 5. klases jau ir domājis par to, kad vajadzētu kaut ko darīt ar ķermeni, vajadzētu samazināt, varbūt periodiski arī jau ir neēdis vai mēģinājis sportot, un tad tas rezultāts nav apmierinājis. Tagad tas stāsts ir daudz garāks parasti. Pie mums nodaļā ir noteikti anoreksijas pacienti, un tie ir smagie pacienti. Visus mēs neliekam nodaļā, jā. Ja pacients var ārstēties ambulatorijā, jā, ir laba sadarbība arī ar bērnu vecākiem, un arī tas pats bērns vai pusaudzis sadarbojās, jā, tad var tātad piedalīties ēšanas traucējumu programmā, var iet uz skolu un cīnīties uz priekšu, jo tas ir tāds garš process. Nodaļā ir vairāk. Pārsvarā ir anoreksijas pacienti, ir bulimijas pacienti, kompulsīvā pārēšanās ļoti reti. Kas jāņem vērā ir, kad bieži vien ēšanas traucējumi jau iet kopā ar kādu citu saslimšanu, piemēram, varbūt depresija, varbūt trauksme, sociālā trauksme, paškaitējums. Pēc Covid pandēmijas mēs jau ļoti jūtām tās sekas, jā, mēs ļoti jūtām, un tieši tā arī bija, kad iesēdās mājās, viss noslēgts, tad pieauga svars, un pēc tam centās novājēt un tikt vaļā no tā svara. Šobrīd vairs tādos Covid vairs pacienti neatsaucās, ir vairāk tieši runa par diskomfortu klasēs, skolā, apsaukāšanās par resno lielo un tam līdzīgi, kas ļoti ievaino to bērnu, un līdz ar to viņš mēģina meklēt atbildes internetā, un tad arī atrod, vai ne? Vai kaut kur paprast kādu padomu, un rezultāts ir atbildi ir novājai, būs laimīgi. Lūk, bet es domāju, ka arī tik liels tas pacientu skaits kopumā varbūt nemaz nav, bet ir tā, ka mēs to tēmu aktualizējam, mēs arī uzlabojas arī visam speciālistu pieejamība, atpazīstamība, un līdz ar to mēs arī, vairāk redzam, bet mēs ļoti daudz nezinām. Ja. Pēc Austrālijā veica pētījumu, un viņiem iznāk tā, ka 1/3 pacientu ir anoreksija, un tātad, 1/4 laikam, bet tā lielākā masa ir saistīta ar pārēšanos, vienalga vai bulīmija, vai kompulsīvā pārēšanās, kurus mēs pat nezinām. Es domāju, ka tā arī ir pie mums. Ēšanas traucējumos visnozīmīgākā loma ir uzturam, tāpēc ārstēšanā ir svarīgi iekļaut uzturu speciālistu, kas sabalansēs uzturu un palīdzēs ātrāk atveseļoties. Uzturu speciālistam ir ļoti nozīmīga loma ēšanas traucējumu komandā, jo katram speciālistam komandai ir savs mērķis un savi uzdevumi. Piemēram, uzturu speciālistam ir jāsaprot, vai ir svara deficīts, pieņemsim, vai ir kaut kādi, varbūt, uzturvielu deficīti. Varbūt bērns apzināti vai neapzināti bija izslēdzis kaut kādu svarīgu produktu grupu, un varbūt viņam jau ilgstoši ir nepietiekams uzturs. Jā, līdz ar to mēs savā konsultācijā runājam par to, cik daudz, cik bieži, ko viņš jau izslēdz, ko viņš ēd, ko viņš neēd. Mēs rūpīgi ievācam anamnēzi, mēs runājam par to, kas notiek ar uzturu šajā momentā, un tad kopā mēģinām izvirzīt kaut kādus mērķus, piemēram, vai nu svāru, vai nu atgriezt kaut kādu grupu, produktu grupu savā uzturā. Tad mēs vienojamies par tiem mērķiem un tad kopā domājam, kā
sasniegt tos mērķus. Biežākie izaicinājumi. Es teikšu tā, ka visgrūtāk atrast motivāciju ārstēties un arī vienoties par mērķu svāru. Jo, piemēram, pacientam ar anoreksiju ir savs redzējums uz savu veselību un savu ķermeni un uz savu dzīvi. Jā, bet mēs kā ārstniecības personas, mēs cenšamies kaut kā atgriezt realitāti, ka tas, piemēram, šis svars nav pietiekams, lai tu būtu vesels un tu varētu mācīties, draudzēties, funkcionēt un dzīvot savu labāku dzīvi. Ja? Un atrast šo motivāciju ārstēties un virzīties tai normālai dzīvei, tas, laikam, ir visgrūtākais. Ir jāvienojas par to, kas ir sabalansēts uzturs un ko nozīmē pilnvērtīgs uzturs. Mēs, kā uzturs speciālisti, vērtējam jebkura cilvēka ēdienkārti pēc saviem kaut kādiem standartiem. Ja? Tas nozīmē, ka vai nu bērnu, vai nu pieaugušiem vienalga ir jāuzņem visas produktu grupas. Tas ir gan taukvielas, gan produkti, tas ir olbaltumvielas, tie ir graudaugi, tie ir dārziņu un augļi, ir jāuzņem visas produktu grupas. Un runājot konsultācijā, mēs pakāpeniski veidojam gan izpratni par to, ko nozīmē sabalansēts uzturs, un arī mēģinam kaut kā kopā saprast, kur ir tāds vājas vietas, ko mēs varam kopā sakartot. Jā, bet tas ir ideālai pasaulē. Pacientiem, kuriem nav ēšanas traucējumi, ar tiem ir vieglāk. Viņiem ir tomēr tā motivācija kaut kā sakartot uzturu. Pacientiem ar ēšanas traucējumiem tomēr grūtāk to izdarīt, jo, kā mēs zinām, ēšanas traucējumi, tie ir psihiski traucējumi, kas būtiski ietekmē cilvēka domāšanu un vispār skatījumu uz dzīvi un pasauli. Teiktu tā, ka kaut kāda brīnuma produkta nav, ko uzņēmot mēs varam visu sakartot. Ja, kā es jau minēju, visas produktu grupas ir ļoti svarīgas, un izslēdzot vienu produktu grupu, mēs kaut kādus deficītus varam izveidot. Ja? Ja, mēs par ēšanas traucējumiem un par anoreksiju runājam, kā visbiežāk meitenes izslēdz ar kalorijām bagātus produktus. Tas ir taukvielas. Tieši tauki ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs varētu sintezēt dzimuma hormonus. Ja? Ne tikai dzimuma hormonus, bet, ko es gribētu uzsvērt, ka bez izslēdzot taukvielas mēs ļoti, ļoti daudz ko varam sev ja. Protams, ka rētāk, jā, bet tas tagad mums tas nav brīnums vairs, ja. Un mēs arī mēs bijām redzējuši tādus momentus, tādus gadījumus, kad, piemēram, ļoti ilgstoši nebija pamanīti ēšanas traucējumi, jo ģimenes ārstam bija tāda stigma, tādi uzstādījumi, ka tas skar tikai meitenes. Ja? Un ja puisim ir zemes svars, tad tas ir saistīts ar kaut ko citu. Ja? Un visādi izmeklējumi, analīzes, viss ir kārtībā, un tad principā problēmas nekādas nav, un anoreksijas zēnam, dēlam, nav. Ja? Bet zēniem arī mēdz būt anoreksija. To var pamanīt ne tikai tad, kad jau ļoti, ļoti zemes svars, bet, ja, piemēram, vecāki pamanā, ka kaut kā pa daudz viņš vingro, kaut kā pa daudz viņš tur pavada laikā ārā, tas visas pastaigas, garas, ilgas, gan varbūt kaut kādu pārmērīgu aizraušanos ar gatavošanu, ar recepšu meklēšanu, tas arī viss varētu liecināt par to, ka kaut kas jau mainas bērnā domāšana un varbūt kaut apakša ir ēšanas traucējumi. Tā kā par pušiem arī, par zēniem arī ir jādomā un jāpieskata. Viens no svarīgākajiem riska faktoriem ir negatīvi komentāri no vienaudžu puses, ģimenes puses un arī sporta trenera puses.
Negatīvi komentāri ir iemesls, kāpēc cilvēks var izlemt ievērot veselīgu dzīvesveidu un nemaz nepamanīt, kad jau atrodas anoreksijas slazdā. Sociālajos tīklos mēs redzam veiksmīgus, laimīgus, dzīvespriecīgus cilvēkus, kuriem ir slaidi ķermeņi. Tas noteikti jauniešiem var dot maldīgu priekšstatu par to, ka slaids ķermenis ir laimes un veiksmes garants. Anoreksijas pacientiem raksturīgs perfekcionisms, zems pašvērtējums, izmainīts sava ķermeņa tēla novērtējums, tieksme sevi strikti kontrolēt. Slimība sākas nemanāmi. Vispirms tiek izslēgts atsevišķas produktu grupas, tiek skaitīts kalorijas, tad sākas strauja novājēšana, atteikšanās no ēdienreizēm, noslēgšanās sevī. Diemžēl visā pasaulē ir dati par augstiem mirstības rādītājiem anoreksijas dēļ, jo šai slimībai progresējot, organismam sāk trūkt dzīvības uzturēšanai svarīgu vielu. Bet kā jaunieši paši vērtē uztura traucējumus? Vai viņi spēja atklāti par to runāt? Kāds ir viņu viedoklis? Manā gadījumā to izraisīja daiļslidošana, jo es kopš 7 gadu vecuma nodarbojos ar daiļslidošanu, un jau 13 gadu vecumā es sāku vairāk pievērsties šim sporta veidam. Es sāku vairāk sportot, vairāk trenēties un vēlējos sasniegt augstākus rezultātus, un līdz ar to salīdzināju sevi ar citām daiļslidotājām un vēlējos kļūt kā viņas. Ikdienu ietekmēja ļoti, jo ikdienā es vairs nespēju satikties ar draugiem un aiziet uz kādu kafejnīcu vai uztaisīt kādu ēdienu mājās, jo tas man radīja trauksmi, un līdz ar to es zaudēju ļoti daudz draugus, kā arī bija ļoti daudz strīdu kopā ar ģimeni. Ar ģimeni es strīdējos par to, vai ēst vai neēst. Vecāki man spieda ēst, taču es atteicos ēst un meklēju veidus, kā neēst. Kopš 13 gadu vecuma es visu laiku ienīdu savu ķermeni. Man nekad nepatika tas, kā es izskatījos. Man šķita, ka man ir resnas kājas un rokas, un tas man ļoti nepatika, un līdz ar to arī visu šo laiku man nepatika savs ķermenis. Fiziski dēļ anoreksijas man vairs nebija spēka, jo es neuzņēmu pietiekoši daudzumu enerģijas, un līdz ar to es nevarēju izpildīt neviens no elementiem daiļslidošanā, un vēlāk arī, kad es dejoju, arī dejošanā nekas neizdevās, jo vienkārši nebija tam spēku un enerģijas. Dziļi sirdī es zināju, ka man ir problēma un ka šī problēma ir jārisina, taču vienu brīdi es nevēlējos neko mainīt un nevēlējos, lai kaut kas mainītos, jo man bija labi tā, kā ir, un es domāju tikai par savu ķermeni un par savu izskatu. 13 gadu vecumā, manuprāt, sociālajos tīklos šīs stereotips par perfektu, skaistu ķermeni nebija tik ļoti izplatīts, taču šodien, manuprāt, tas ir ļoti izplatīts, it īpaši sociālajos mēdījos, ka ir tāds noteikts stereotips, kā izskatīties veselīgam ķermenim, un tas parasti ir pārmērīgi tievs un atletisks ķermenis, un, manuprāt, mūsdienās sociālajā tīkla īstenībā ir ļoti toksiska vide pusauģiem un arī pusauģiem ar ēšanas traucējumiem. Jā, man bija gan pēc pirmās, gan otrās reizes, kad es nokļuvu slimnīcā, man turpinājās dienas stacionārs, kurā bija gan psihiatra, psihologa, uzturu speciālista, fizioterapeita palīdzība, kā arī mūzikas terapija, deju kustību terapija un psihiatrs. Manuprāt, grūtākā daļa ir tā, ka mans ķermenis mainās, un reizēm ir dienas, kad ir grūti pieņemt tās izmaiņas un ir grūti pieņemt manu jauno ķermeni. Es esmu īstenībā pateicīga par to pieredzi, ko es esmu iegūst, jo es iemācījos daudz ko jaunu gan par sevi, gan par citām lietām. Un arī kopš savas pieredzes es pārdomāju savu profesiju un izvēlējos iet citu dzīves ceļu. Jā, protams, ir dienas, kad ir grūti pieņemt izmaiņas savā ķermenī, ir grūti pieņemt to, ka ķermenis mainās, bet es vienmēr sev mēģinu atgādināt, ka tas ir uz labo pusi un ka ķermeņa izmaiņas ir arī atveseļošanās. Šobrīd es vēl aizprojām uzturu veselīgu dzīvesveidu, veselīgu uzturu, taču tagad tas nav kā iepriekš, kad, piemēram, iepriekš man šķita, ka veselīgs uzturs ir tikai dārzeņi un augļi. Tagad tas ir arī daudz pilnvērtīgāks uzturs. Mans padoms noteikti būtu prasīt palīdzību kādam. Sākumā es ieteiktu vērsties pie vecākiem un tad jau pie kāda ārsta palīdzības. Bet, manuprāt, vienmēr ir svarīgi atcerēties to, ka mēs katrs esam individuāls un katram ir individuāls vajadzības. Katram tas ēdienu daudzums, kas ir vajadzīgs, atšķirsies. Un
Principā dzīvē ir jāskatās vairāk uz sevi un jādomā par sevi, par savu veselību, nevis jāslīdzina sevi ar citiem. Noteikti vēlētos, lai sabiedrība saprot to, ka šī ir viena no smagākajām mentālajām saslimšanām un ka šo slimību nemaz nav tik viegli izārstēt un tikt galā ar visām domām. Tas sākums bija ļoti grūts, jo mums pieredze ģimenē nebija ar anoreksiju vai ar līdzīgiem gadījumiem. Un es domāju, ka mēs ļoti novēlot to pamanījām. Jo sākumā meita teica, ka viņa ēd veselīgi, kas nekādas aizdomas arī neradīja. Un to brīdi noķert, kad veselīgā ēšana pāriet jau uz anoreksiju, faktiski cilvēkam bez pieredzes, es domāju, tas nav iespējams. Jā, sākums bija grūts, kad pirmkārt, kā es teicu, mēs nepamanījām un nesapratām, kas tas ir. Un otrkārt, jā, arī meita noliedza un tās problēmas bija pamatā mūsos, ka mēs kā vecāki nesaprotam viņu, ka viņai viss ir kārtībā, viņa dzīvo veselīgu dzīvesveidu un mēs viņu nesaprotam un neatbalstam. Un faktiski tas tāds sanāk tā kā tāds nebeidzams burbulis, no kura ārā tikt nevarējām ne mēs kā vecāki sākumā, ne arī pati meita netika ārā no šī burbuļa. Sākumā, kad tika uzstādīta diagnoze anoreksija, tas nelikās kaut kāds drauds vai šausmīgi neatrisināma problēma. Šī uzstādītā diagnoze šķita, vismaz sākumā šķita, kad ar to mēs varam tikt galā, tas nebūs sarežģīti, tas nebūs ilgi, bet tas bija tikai sākums. Runāt grūti nebija, jo pirmās sarunas mums notika ārsta vadībā, kad ārsts šo sarunu vadīja. Līdz ar to tās sarunas sākumā nebija grūtas, viņas tika profesionāli vadītas un noritēja šķietami labi, bet tās reālās problēmas sākās vēlāk, kad jau mēs bijām slimības vidū, ja tā varētu teikt, kad šīs sarunas kļuva grūtākas mums kā vecākiem ar savu bērnu. Es droši vien teikšu to par noslēguma fāzi. Ja tā varētu salīdzināt, ka tā ir noslēguma fāze, tad gāja tiešām ļoti grūti, jo viss bija no meitas puses, viss bija noliegums, un no mūsu puses tas bija jau tāds kā izmisums, ka mēs nezinām, ko darīt, nekas nepalīdz, neko izdarīt nevar, arī speciālisti nepalīdz. Tas grūtākais tieši tas tā pēdējā, ja tā varētu teikt, noslēguma fāze, kur visi slikti, visi grūti, ir noliegums, nav pieredzes, nezini, ko darīt, nesaproti, vai tas vispār beigsies. Tas ir kaut kas tāds, ko droši vien nenovēlētu nevienam iet tam cauri. Tā pirmā palīdzība mums izveidojās ļoti veiksmīgi un ļoti labi, jo tajā brīdī, varētu teikt, tas nebija vēl tik plaši izplatījies Latvijā, vēl bija iespēja tikt pie speciālistiem, rindas nebija tik garas. Tā kā pie tās pirmās palīdzības mēs tikām salīdzinoši ātri, un speciālisti bija labi un atsaucīgi. Tie speciālisti arī visā slimības garumā mūs arī atbalstīja, konsultēja un pavadīja, bet anoreksija ir tik viltīga, kad pat speciālists nevar pateikt, kā tas beigsies un galvenais, kad tas beigsies. Tas prasa tiešām vecākiem ļoti lielu izturību. Mēs arī tagad atbalstam meitu, un tagad faktiski sākumā, ja tās attiecības mums bija vairāk spiediens, bet, diemžēl, anoreksija ir tāda slimība, ka tur bez spiediena un bez stingrības no vecāku puses nevar iztikt. Un tas ir tas grūtākais periods, un tad tās attiecības krietni tiek sabojātas, ka viena puse vai konkrēti vecāki spiež, savukārt bērns to nepieņem, pretojās. Tās attiecības tajā brīdī tiek sabojātas, un tagad jau mēs esam atveseļošanas stadijā, un tagad tā sadarbība jau veidojas tāds, komandas gars mums veidojas, ja tā varētu teikt. Un atveseļošanās periodā, protams, tas viss notiek daudz
vieglāk un daudz labāk. Lielākais izaicinājums ir šis slimības ilgums, kas tiešām ir ļoti ilgi, mūsu gadījumā 4 gadi, kamēr mēs tikām līdz atveseļošanās sākumam, un arī šobrīd mēs esam procesā, bet tie 4 gadi no paša slimības iesākuma līdz tai noslēguma daļai, noslēguma fāzei, tas ir tas grūtākais, tas ir ļoti ilgi, un 4 gadi prasa ļoti daudz enerģijas tieši no ģimenes. Jā, tādi momenti bija, un tas nozīmē, ka arī mums kā vecākiem bija vajadzīga šī te psihologa konsultācijas, psihologa atbalsts, jo arī vecāki nav mašīna, nav dators, kas var strādāt 24/7 režīmā, cevišķi tajos brīžos, kad tu neredzi, kad nekas nestrādā, viss ir slikti, un tad arī mēs, protams, griezāmies pie psihologa un arī meklējām atbalstu paši kā vecāki. Es pat īsti nezinu, atskatoties atpakaļ, es teiktu neko, jo, ja man pašā sākumā būtu stāstīts, kad ar manu bērnu tā var būt, es domāju, pirmkārt, es tam nenoticētu, es to nepieņemtu, jo man šķistu, ka tas tā notiek ar citiem, bet ar mums tā noteikti nenotiks. Es domāju, ka pirms tam, vismaz mans viedoklis ir, pirms tam tās zināšanas nav nepieciešams, bet kas ir ļoti nepieciešams pašā sākuma periodā, gan ir nepieciešams papildus atbalsts vecākiem, jo viņi ir tie, kas dienā dzīvo kopā ģimenē, un tad tās zināšanas ir nepieciešams ļoti daudz, ļoti īsā laikā, un visa šī te palīdzība, gan psihologs, gan pārējie speciālisti, tad tas tiešām ir nepieciešams, jo tad sanāk, ka tu mācies tieši procesā, ka tas viss notiek, jo savādāk man šķiet paredzēt, kurai ģimenei vajadzēs, kurai nevajadzēs, un ņemot vērā, ka Latvijā tagad šis ļoti plaši attīstās tā anoreksija, prognozes, domāju, nevar izdarīt. Tā kā pašā sākumā būtu pirmais noteikti tāda atbalsts ģimenei, lai ģimene varētu tikt galā ar šo. Vienīgais, ko es varētu novēlēt šīm te ģimenēm, izturību, jo tas ir tiešām izturība, pacietība, mīlestība. Tas ir vienīgais, kas var novest jūs pie veiksmīga gala rezultātu, uzvarēt šo slimību. Man šķiet, ka jā, jo, kā jau es teicu, atbildot uz vienu no iepriekšējiem jautājumiem, tajā brīdī, kad tas nav aktuāli, tie cilvēki vienkārši neklausīsies, jo viņiem tas nav aktuāli. Savukārt tad, kad tas ir jau noticis, tad vismaz šobrīd ir gan šīs atbalsta grupas, gan speciālisti, gan sociālos tīklos var saņemt šo te nepieciešamo informāciju. Vienīgais, kas man šķiet nav pietiekami, tas ir šie speciālistu pieejamība, jo speciālistu šobrīd man šķiet ir pārāk maz, bet šo te anoreksijas gadījumu vai pacientu ir ļoti daudz. Jā, un manuprāt, kas vēl ir svarīgi, kad šis dienas stacionārs ir valsts apmaksāts, tas ir bez maksas, un vienīgais, ko varbūt varētu pieminēt, ka tas ir līdz 18 gadiem. Tā kā tajos gadījumos, kad anoreksija netiek veiksmīgi izārstēta līdz 18 gadu vecumam, pēc tam gan tad ir jautājums, kādas ir šīs te maksas, un tas varētu būt ģimenei pārāk liels sloks, bet paldies, protams, valstī, kad līdz 18 gadiem šis ir bezmaksas pakalpojums. Anoreksijas pacientiem vecuma grupa ar visaugstāko risku ir no 13 līdz 17 gadiem. Lielākoties tās ir meitenes, bet saslimst arī zēni. Tie ir līdz pat 10% gadījumu. Cik atceros, to izraisīja pārlieku lielas aktivitāte, sportošana un Covid laiks posmā. Un iespēdoja uz to labāko. Tajā laika posmā es to izjūtu pietiekami
jo sajūta, ka prātā tu pietiekami daudz ietekmēju, jo tajā laika posmā es jutos kā tādāks cilvēks, jo savārds un citādāk domājošs, bet tajā pašā laikā pēc sajūtām, ka galvā būtu kā divas kontrolējošas puses. Noteikti uz sliktāko pusi, kā jau minēju, gan emocionāli, gan arī fiziski jutos vājš. Tas nebija nekas labs. Es apzinājos, ka man svars krītās, kad es to jau darīju kā apzināti, jo vēlējos tajā brīdī iegūt muskuļotāku masu, bet ar mazāk taukiem. Bet turpināju to darīt un pamanot, un maniem vecākiem pamanot vēlāk to, kā esmu mainījies. Šeit tajā brīdī man tik ļoti tas neiespaidoja vēl vairāk, jo es jau biju tajā visā. Lai gan bija varbūt kāds satura veidotājs, kas man ietekmēja uz sliktāku pusi tieši, kas ietekmēja to manu izpratni par fizisko mentalitāti un veselību. Jā. Saslimstot tiku ievietots bērnu klīniskajā stacionārā, kur apmeklēju psihiatru, uzturspeciālistu, fizioterapeitu, vēl arī fizioterapeitu un papildus visādas medicīniskas pārbaudas un nodarbības. Man personīgi grūtākā daļa bija tā pati saprašana un kā tikt no tā vaļā, jo kā jau minēju, bija sajūta mani kontrolē divas daļas, kad viena daļa grib, lai paliktu kā ir, bet otra puse tomēr vēlās no tā visa tikt vaļā pēc iespējas ātrāk, un tajā brīdī es bija kā uz divām pusēm. Tas bija grūtākais, ar kur tiku galā. Domāju, es vērtēju kā savu dzīves pieredzi. Brīžiem aizdomājoties, ka varbūt tam arī bija jānotiek, lai es kaut kādā ziņā kaut ko dzīvē iemācītos no cita skatu punkta, saprast, kā mainīt to dzīves uztveri. Tiku stacionēts vairāk kārt sava svara dēļ, un vienā no stacionēšanas reizēm tika stacionēts savā dzimšanas dienā. Bija ļoti smagi pieņemt to, kad savu dzimšanas dienu bija jāpavada slimnīcā. Jo pirms saslimšanas svēru ap 50, bet svars pamazām gāja uz leju, līdz pat nokritās zem 40. Ja tas ir kāds satura veidotājs, kas iedvesmo, bet kādā noteiktā lietā, ja tas ir tas pats sports, neņem pa pilnu, pārspīlēti visu, ko viņš dara un cik aktīvi. Un, ja iespējams, tad lūgt kādu atbalstu jau pašā sākumā. Mums tas izveidojās daudz plašāk un smagāk. Ja bērnam pusaudzim ir ēšanas traucējumu simptomātika, nepieciešams vērsties pēc palīdzības, piesakoties pie bērnu psihiatra vai psihologa. Šāda iespēja ir
bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā, kurš atrodas Rīgā, Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas teritorijā. Tas ir jauns centrs, kurš atvērās 2023. gada decembrī, un šajā centrā ir specializēta ēšanas traucējumu nodaļa, kā arī iespējams saņemt ambulatoras pakalpojumus, bērnu psihiatra konsultācijas, psihologa konsultācijas, kā arī iziet ēšanas traucējumu programmu. Tas ir rehabilitācijas kurs, kurš paredzēts ēšanas traucējumu pacientiem. Latvijā ir pieejams specializēts ēšanas traucējumu tālrunis, uz kuru var zvanīt vecāki vai pats pusaudzis, kurš var saņemt informāciju par ēšanas traucējumu, ārstēšanās iespējām, kā arī pierakstīties pie bērnu psihiatra uz konsultāciju, ja stāvoklis ir akūts. Uz šo tālruni atbild speciāli apmācīta medmāsa, kura uzdos konkrēts jautājumus ar mērķi izvērtēt stāvokli. Latvijā ir pieejama arī informācija interneta vidē, piemēram, Vesela pasaule vai Anoreksija LV, kur var iegūt plašu informāciju par ēšanas traucējumiem. Anoreksija LV mājaslapā pieejami arī pieredzes stāsti no vecākiem, kuri dzīvo Latvijā. Anoreksiju ir grūti ārstēt. Tas ir ilgs un sarežģīts process, kurā iesaistās vesela komanda. Uzturu speciālists, psihologs, psihoterapeits, psihiatrs, fizioterapeits un citi. Katram no viņiem ir sava loma, lai palīdzētu atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Ja tu atpazīsti šos simptomus sevī vai kādā citā, nepaliec viens. Palīdzība nav vājums, tā ir drosme. Drosme dzīvot.